Kāpēc ir svarīgi laiks veikt proktoloģisko pārbaudi, lai izvairītos no zarnu vēža draudzes riskiem? Dodamies uz klīniku pie proktologa. Sievietes veselības kods kopā ar doktora Mauriņa klīniku. Hemoroīdi ir delikāta problēma, kas īsi pēc dzemdībām var piemeklēt jebkuru jauno māmiņu. Es mēģinu ar savām māmiņu draudzenēm arī par šo runāt, jo tā ir ļoti delikāta tēma. Un par to ir jārunā. Un tas var vienkārši novest pie lielākām komplikācijām, ja pat tam nepievērš uzmanību. Šodien kopā ar Ilzi dodamies pie proktologa uz doktora Mauriņa klīniku, lai uzzinātu pirmos signālus, kad jāvēršas pie ārsta un kā visefektīvāk rūpēties par savu veselību. Par ko tu sūdzaties? Kādas ir problēmas? Sūdzīts ir tāds, ka jau kādu vairākas nedēļas ir sūdzības par, man šķiet, ka hemoroīdiem. Aha. Un ir palicis tā, ka jau vairākas nedēļas kopā ar pašām asinīm ir. Ar asintiņām. Jā. Un ir tāda cietāka vēdera izeja. Un bez mazai gribas to risināt, lai tas neaiziet tālāk. Vai pastīties, vai tur kaut kas ir, vai tas nav, ir nopietni, vai virzīt kaut kur tālāk. Jūs ļoti pareizi darījāt, ka jūs atnācāt, jo, teiksim, asintiņas tā ir diezgan nopietna zīme, kad pie speciālistiem ir jāatgriežās, jo tas asintiņa avots var būt daudz un dažāds. Proktologa konsultācijas laikā ārsts noskaidro, pirms cik ilga laika bijušas dzemdības, kādas tās bijušas, kā noritējusi grūtniecība vai ir kādas hroniskas slimības, jo visi šie faktori var būt noteicoši precīzas diagnozes uzstādīšanai. Pirmkārt, bērniņa gaidīšanas laikā, protams, mainās hormonālais fons. Tātad jums ir citi hormoni prevalē. Šie hormoni arī iedarbojās uz vēnu sieniņām, tātad asinsvadu sieniņām. Tās kļūst vaļīgākas. Līdz ar to bieži apmēram trešdaļai no visu grūtniecību šī hemoroīda arī parādās grūtniecības laikā. Bērniņš jūsu funkcija aug. Līdz ar to viņam vairāk vajag vietas. Līdz ar ko arī citu orgānu, tas ir normāli un tas tā ir paredzēts, viņi mazliet pabīdās. Arī mazliet tiek saspiestas šīs te iekšējās vēnes, pa kurām šīs tā asintiņas gan no ieguņa, gan no šiem te hemoroīda asinsvadiem, gan no kājām plūst atpakaļ. Tas ir otrs. Treškārt, nereti grūtniecībās jums nav, bet nereti ir aizcietējumi. Aizcietējumi ir viens no veicinātāju faktoriem hemoroīdiem. Kāpēc? Tāpēc, kad iznāk toltē paspiesties, to dups iznāk pamocīt un tā tālāk, mēs viņu vairāk spiežās uz āru. Mēs tikko veicām apskati, pēc tā izskatījās, ka apskata nav ļoti sāpīga. Apskata bija drusciņi nepatīkama, bet nekādas liels sāpes nebija, vai ne? Tādā veidā. Mēs atradām nelielas pakāpes hemoroīdus, es teiktu otrās pakāpes, ka viņi sāk slēdiet drusku uz leju. Asintiņa avots ir tie hemoroīdu mezglīņi, kas visticamāk ir attīstījušies grūtniecības laikā un pārsinājušies tad, kad bērniņš piedzima. Tādā veidā. Bērniņam ir 3 mēneši, vai ne? Jā. Tādā veidā un pat barojat. Jā. Mēs nozīmēsim jums ārstēšanu. Ārstēšana pamatā sastāvēs no higienas un no ziedes, kur var lietot grūtniecības laikā. Aizcietējumi jums nav, līdz ar to nekādas iekšēji lietojami medikamenti jums nav vajadzīgi. Pēc tam, kad bērniņš vairs netiek barots ar krūti, ieteicama atkārtota vizīte, lai vēlreiz novērtētu hemoroīdu stāvokli un izlemtu, vai nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Hemoroīda ārstēšanas metodas, invazīvās ārstēšanas metodas ir gājušas uz priekšu. Mūsu klīnikā mēs jau vairāk kā 10 gadus esam uzticīgi lāzeru metodēm. Tātad, kādas ir 2 lielākās metodas? Viena ir metode, tā sauktā HELP lāzera procedūra, kad mēs ar lāzeri piededzinām hemoroīdu asinsvadiņas, lai hemoroīdu kā asinsvadu veidojums šīs pārlieku lielu apasiņošanu vairs nedabūtu. Kā rezultātā hemoroīdiņas saplok un tā simptomātika mazinās vai izzūd. Otra metode, kas ir mazliet vairāk invazīva, kas prasa mūsu anestezologu līdzdalību un atrašanos mūsdienas stacionārā, stundiņas 3-4 vismaz. Tā ir tā sauktā LHP metode, kad ar lāzeri tiek apstrādāti jau paši hemoroīdu audi, kur rezultātā šie audi saplok, sarūk. Nepieciešamības gadījumā, ja būs tāda vēlme likvidēt dažas ārējās ļarpatiņas, kas varētu traucēt kosmētiski, to var diezgan sekmīgi izdarīt. Metode ilglaicīgā
ilglaicīgums metodē ir lielāks, viņi ir stabilāki, mazāk recidīvu. Jā, viņi lietojami pie lielākām stadijām, kad jau ir tāda mezgliņa izslīdēšana vairāk. Jā, viņi prasa anesteziologu līdzdalību, tātad vai nu spinālā vai vispārējā anestezija īslaicīgi. Prasa ilgāk mazliet pēc operācijas perioda, tātad kādas dienas darba nespēja ierobežot dažādas aktivitātes un tā tālāk, bet ilgtermiņā rezultāts ir stabilāks. Tāpat proktologa izmeklējums ieteicams arī kā skrīninga sastāvdaļa, lai laikus diagnosticētu zarnu vēža draudes saslimšanas.